Startēs grupas, kurās būs mūsu īpašie viesi. Šodien notiek lielākais velotūrisma pasākums Kurzemē – Velodiena Kuldīgā 21. maijā. Tas sākās pagājušā gadā, kad mēs Turisma informācijas centrs Kuldīgas kopā ar Eiropas komisijas biroju Rīgā un Nīderlandes vēstniecību bija viena nejauša tikšanās projektu sakarā, bet mēs izdomājam, vajag vienu labu velotūrismu pasākumu. Un pagājušā gadā bija tāds pirmais izmēģinājums, kas izdevās ļoti labi, jo sanāca necerēt daudz dalībnieku, ap 400, un mēs nolēmām, ka tas tradīcija jāturpina. Un šogad ir tāds turpinājums tādai velodienai, kas jau ir nolēmts, ka būs kā tradīcija un katru gadu velo pasākums lielākais Kurzemē šeit Kuldīgā. Tātad moto ir Eiropa, Holande, Kuldīga domā zaļi. Un tas ir tāpēc, ka gan Eiropai, gan Nīderlandai, gan arī Kuldīgai visiem tas moto ir veselīgs dzīvesveids, zaļš dzīvesveids tādā izpratnē, ka nomainam trokšņainos un dūmu, gāzu izplūdes transports pret zaļo transportu velosipēdiem. Otrakārt, Kuldīga, protams, ir ļoti liels turisma galamērķis. 2007. gadā saņēma šo titulu Eiropas izcilākais galamērķis. Un Nīderlandes vēstniecība, tāpēc, ka mums ir sadraudzības pilsēta Nīderlandē, Ommena, un Eiropas komisija, tāpēc, ka visi šie mērķi iet kopā ar Eiropas komisijas moto domāt zaļi. Un, protams, mēs trīs sanācām kopā, vienojamies, ka šis varētu būt tāds lielisks pasākums, kā aicināt latviešu cilvēkus braukt ar velosipēdiem un palikt aktīvākiem, kustīgākiem. Dalībnieki ir apmēram 584 šobrīd, bet visu laiku piesakās klāt. Dalībniekiem būs jāveic 5 kontroles punkti. Šis nav ātrumbrauciens, bet katrā kontroles punktā kaut kāds uzdevums. Bet galvenokārt viņiem ir jāsalas katrā kontrola punktā viens vārds, kas ir holandiešu valodā, no kuriem beigās 5 vārdiem saveidosies interesants, zaļi domājošs velosipēdisks sauklis holandiešu valodā. Latviešiem tas ir grūti, tāpēc viņi nevar šmaukties. Viņiem jābūt visos kontrola punktos, jāsalas visi 5 vārdi kopā. Šoreiz vairāk piedalīšanās, bet visi dalībnieki piedalās tādā mazā izlauzē, kur var laimēt dažādas pārsteiguma balvas, no kurām lielākā balva būs holandiešu divritenis, kuru vienkārši izlauzes kārtībā laimēs viens no reģistrētajiem dalībniekiem. Tātad no Nīderlandes vēstnieku rokām tūlīt acīm redzot kādam garāžā vai es nezinu, koridorā, kur no kurš tur tādu velosipēdu. And the winner is Airisa Lindenblatte. Airisa Lindenblatte ierodās pēc godām nopelnītā Holandes velosipēdā. Jā.